Un tā kārtējā motosporta sezona strauji tuvojās. Praktiski federācijā viss darbs rit ierastajā ritmā, un visi esam gatavi visu plānoto sacensību izvešanai. Šajā gadā, tāpat kā visus iepriekšējos gadus, mums ir paredzēta Latvijas čempionāti visos motosporta veidos, tāpatās arī Baltijas čempionātu posmi, sadarbība ar Baltijas motosporta asociāciju un arī plānotie visi Eiropas un pasaules pasākumi, kas mums ir jāizved. Tāpat kā iepriekšējos gadus, šī gadā taisīsim gan MX1, gan pasaules un Eiropas posmus, gan blakusvāģu klasēs, gan speedwayā. Šogad būs arī enduro, Eiropas čempionāta posms Latvijā, tā kā viss notiek, tāpat kā iepriekš. Šogad vēl jaunums būs Latvijā, mēs taisam pirmo reizi FIM moto rallī, tātad, kur organizē mūsu federācija un kurā piedalīsies labākie pasaules mototūristi. Tāpatās patreiz ļoti aktīvi iekšējā savā darbā strādājam pie jaunas stratēģijas izveidošanas, kur lūdzam arī visus pārējos, gan biedrus, gan klubus, gan sportistus izteikt savus domas un priekšlikums, ko katrs grib redzēt un kā redz motosporta nākotni Latvijā, jo domāju, ka šogad mēs šo stratēģiju noteikti pabeigsim un publicēsim. Jā, liels prieks, ka šogad ļoti daudz mūsu labākie motokrosisti aktīvi piedalās un brauc ārpus Latvijas. Tātad piedalās pasaules elites sacensībās arī Eiropā. Un es domāju, ka priekš Latvijas tas ir liels gods, ka mums, piemēram, 2 komandas mūs pārstāv MX1. Tā kā man prieks par šiem starptautiskajiem pasākumiem. Un vēl es gribu novēlēt šobrīd visiem Latvijas motosportistiem, visiem klubiem, organizatoriem, tiesnešiem, treneriem, vārdu sakot visiem, kas ir iekšā motosportā, veiksmīgu sezonu un lai visi notiek, sasniedzam visu, kas ir plānots un ko mēs gribam redzēt nākotnē motosportā.